sauc Grigorijs Salnīts. Man ir krievu vārds un latviešu uzvārds. Un tas tiešām ir par mani. Man ir divas identitātes iekšā. Es dzimis Maskavā, bet Latvijā dzīvoju kopš 2008. gada. Šogad man būs 7 gadi. Par šo laiku es daudz ko esmu uzzinājis. Paša sākumā nebija nekādas zināšanas, nebija nekādas saprašanās un nebija neviena vārda latviski. Man ir latviešu sieva, man ir bērni, es strādāju Latvijā un zināmā momentā es sapratu, ka man vajag par Latviju, par Latvijas raksturu, par Latvijas kultūru uzzināt dziļāk. Es nonācu pie tā, ka man pašam vajag saprast, apzināties, kas es tāds esmu un no kurienes man ir tāds raksturs. Tad es sāku iedziļināties. Es sapratu, ka man vajag. Es gribu uzzināt vairāk tieši par to savu Latvijas pusi. Un pēc pārdomām es sapratu, ka es sākšu ar to padziļināšanu ar Krišjānu Baronu. Kā var būt, ka cilvēks, kurš savāc tautas dziesmas, to apkopo un izdod, un liekas, ka tas ir viss, ka tas skar tikai folkloristus, ka rezultāts tam, tas ir neatkarīgas valsts dibināšana, un tas ir tautais gars, kas dzīvo tautiskais, un no tā izveidojas milzu kultūra un tik aktīva un visur katrā stūrī. Ja tu runā ar latviešiem, tad kaut kādā brīdī trešā frāzē tas vārds Barons vai kaut kāds Dainas jau skanēs. Man klinsakmini neveļāt, man pieminekļi neceļāt. No Latviju dainām tas jau celts, un nerusēs šis tautas zelts. Tumšā nakts, zaļā zāle, laukā laidu kumelīn. Tumšā nakts, zaļā zāle, laukā laidu kumelīn. Laukā laidu kumelīn. Tava vaļa, nu tava ir rociņa, nu Dieviņ, tava vaļa, nu tava ir rociņa, nu tava ir rociņa. Nokrīt migla, nokrīt rasa, es atradu kumelīn. Nokrīt migla, nokrīt rasa, es atradu kumelīn. Es atradu kumelīn. Es atradu kumelīn. Tā tautsdziesma ir fenomenāla ar to, ka nevis, ka tu izlasi un izskaidro saturu, ko bieži nevar izskaidrot, ka kādreiz to ir radījusi varbūt mana vecmāmiņa. Viņa ģenētiski man to ir nodevusi. Tas ir mans tāds uzskats, ja? Un varbūt viņa nodevusi ir tev, varbūt tava vecmāmiņa nodevusi ir man. Tad tajā laikā, kad šīs tautas dziesmas tapa, man tā šķiet, ka viņas neaizgāja tukšā gaisā. Viņās sarunājās, viņas dziedāja, un viņas palika šeit uz zemes, lai sagaidītu nākošās paudzes. Es to redzu tā. Kods ir šī dzīvesziņa. Tas nav kods, nav tautas dziesma. Tas ir dzīvesveids. Kas ir radies, tas nevar nodalīt latvisko dzīvesveidu. Tāpēc, ka mēs visu laiku, kopš 13. gadsimta, tā kā mēs bijām vēl ciltis, ja? Vēl jāizpēt, no kuras cils mēs esam katrs cēlušies esam, ja? Ja mēs tā īsti nezinām to, tomēr to izcelsmi. Faktiski par latvisko valsti mēs runājam tikai no 19. gadsimta, par valsti no 20. bet par tautību no 19. Tā kā tas viss ir veidojies ļoti lielā mikslī, kā varētu sacīt. Tāpēc es domāju, ka ja mēs katrs formulējam to, ka mēs esam latvietis, ja? Un tas latviskais dzīvesveids un tā latviskā apziņa, es domāju, ka tas ir ļoti individuāli katrā gadījumā, ko es
es sev formulēju, kas es esmu un kāda es esmu kā latviete. Kas man ir šis latviskums? Un manī šis latviskums ir tas, ka es tik ļoti mīlu savu valodu un savu tautu, ka man ir svarīgi, lai tu zinātu, iebraucot šeit pirmo reizi, kaut arī tev nebūtu tautiskās saknes, lai tu zinātu, ka tā ir valsts pie Baltijas jūras, un ka tā ir cēlusies, un kādas ir bijušas, vakar tieši stāstīts vai grupai vakarā, kādas ir šīs ciltis ir bijušas, un kādi šie nosaukumi. Un par Kurzemes hercogu Jēkabu, kurš taču nebija latvietis, ja? Bet viņa laikā šīs divas kolonijas, cik Kurzeme tā kā bija bagāta. Arī tas viss ir latviskums, jo tas notiek Latvijas teritorijā, ja? Сейчас мы находимся у шкафа Дайну, и когда Вайра Витя Фрейберг открывала этот шкаф, была презентация, она говорила, что сейчас в библиотеке на этом месте находится сердце библиотеки. Представляете, это более 100 лет назад. На таких листочках написали, да, и это сохранилось до сих пор. Все листочки сохранились, да. А свет и вот когда их берут в руки, это больше всего их портит, да. И чтобы еще сохранить еще на дольше, да, их по возможности стараются охранять, да. Latvijas tautas dibināšana tēvs ir vācieši, māte ir krievi, un bērns ir Latvijas tauta. Vai jūs tam piekrītat? Jā. Tauta eksistē vienmēr. Runa ir par to, kā varons un līdzīgi viņam cilvēki palīdzēja tam kāram ieviesoties. Dziesmas skanēja vienmēr. Daži no tiem tās dziesmas lasījuši vēlāk, pēc tam varons to saka darīt, bet tas viss nonāca līdz tam, ka tas folksgaiss ir tieši iemiesojies valsts dibināšanā. Vēlāk 18. gadā tas pateicoties tam, ka varons un viņa draugi tas dziesmas iedrukājuši. Ja tauta tiešām ir, mēs redzam, ka viņi ir, lūk, tās dziesmas, kur iekšā parādās, ka ir kopīga kultūra, ka ir kopīga ticēba, ka ir valoda. Ja, viņi jābūt nodrukātai, lai aizietu līdz cilvēkiem atpakaļ. Ja, un lai aizietu līdz cilvēkiem atpakaļ, nemainītai. Tur ir tāds. Šodien mēs dzīvojam tieši tajā brīdī, kad mēs redzam, kā latviešu kultūra, latviešu nācija, tauta mirst. Kāpēc? Мне кажется, что в наше время уже в каждой стране, в каждом государстве интегрированы другие мнения, другие идеи. В Латвии уже сильно повлияли и русские, и немцы на мышление наших людей. И изменили на корню их мнение о своем духе, которое было с самого начала. Mēs to nāciju nesaglabāsim, tad mēs kā tautu izšķīdīsim. Mēs nebūsim vairs. Mēs nebūsim latvieši. Nevar. Mums taču jāpaliek. Mums ir jāpaliek, jā. Mums kā tautai jāpaliek. Jo tiešām mēs tai lielajā zupas katlā mēs viss izšķīdīsim. Un tad nekas nebūs. Bet tas aiz mums ir tik gara pagātne. Un tik smaga, un laimīga, un nelaimīga, un raiba, un rūtaina pagātne, visa milzīgā, no kura kā mēs esam nākuši. Un mēs neesam pazuduši tajos gados visos. Kaut gan ir bijis tā, kad Latvijā ciems no ciema bija tik tālu, ka nedzirdēja vairs gailu dziedam, kā bija skauti visi. Bet mēs sanācam, un atkal mēs esam. Mēs esam, un mēs dziedam savas dziesmas, un dejojam savas dejas, un runājam savu valodu. Mēs esam. Kur palika tās metīņas kalado, kalado? Pie jauniem puisaniem kalado, kalado. Kur palika tie puisani kalado, kalado? Tie aizkāja garu ceļu kalado, kalado. Mazai tautai vienmēr nāks līdzi šis te mazvērtības komplekss.
Ja? To nevar nekad nesaprast neviens krievs, neviens anglists, francūzs, to nekad nesapratīs, kā jūtās mazas tautas pārstāvs, kurš pēc 100 gadiem mūs vairs nebūs. Tāda ļoti liela apdraudētība. Un tāpēc, ja tu zini, ka tev pieder kaut kas tāds, kas varbūt nav citiem, ka tev ir kaut kāda unikāla vērtība. Jo man patīk šīs mazās tautīs, ja katrai ir kaut kas tāds vērtīgs. Un kāpēc tas vērtīgais pazustu? Teiksim, visas pasaules kultūra man nepiedos, ja pazudīs Jāņu dziesmas, ja es labi zinu, ka latviešu mazai tautiņai, ja ņem tā uz šo vienu nakti, Jāņu dziesmas ir vairāk procentuāli par visām tautām pasaulē, to es skaidri zinu, ka mums ir saglabājies. Un ja viņas pazudīs no zemes virsmas, vispārējā pasaules kultūra man personīgi to nepiedos. Un tāpēc darīju, ko vien varēju, lai atgādinātu, ka mums tāda bagātība ir. Un vienkārši tā ir mūsu bagātība, ko mēs nedrīkstam pazaudēt. Kāpēc jūs tad sākat, ka tas pazudīs pēc 100 gadiem? Jā, to var apmācīt un var... Bet tas ir apzinīgi, tas nenododās dabīgā veidā vairs. Dabīgā veidā vairs kultūras tradīcija nenododās. Paudzes. Tas vairs nav. To var tikai apzinīgi apmācot meitenes. Viņas jau uzskatās, viņas elpo ar to jau, bet tomēr mēs esam 10 gadus kopā bijušas un viendienām Tas ir darbs, jā, bez darba, es domāju, dabīgā veidā. Vai vecāki apzināti nolēma, ka viņi tad grib. Un viņi svin visus svētkus, es zinu daudz jaunus cilvēkus, manu dēlu draugi, kas apzināti svin svētkus, viņu vecāki nav to darījuši, bet viņi grib, lai viņu bērni augtu latviski, lai viņiem būtu tradīcijas, lai viņiem būtu interesanti, brīnišķīga laika pavadīšana. Lai viss notiktu dabā, lai notiktu laukos, prom no pilsētas, viņi grib veselīgu dzīvesveidu, kopā ar tradīcijām, ko jūs darīsiet? Lai piepildīt šo saturu, svētki ir jāpiepilda ar ko? Un folkloru piedāvā. Interesanti, priecīgi pavadīt savu laiku kopā ar citiem cilvēkiem. Vai mēs varam paņemt tagad 100 emigrantus un apmācīt viņus, un tie būs latvieši, vai ne? Es domāju, ka to var apmācīt. Jā, jo es taču, kad es beidzu mūzikas akadēmijas, nemācēju nevienu šādu senu tautstību. Neko es nemācēju. Jūs neesat emigranti no Sīrijas? Par sīriešiem es nezinu, es šaubos. Tā plājas ir pārāk liela. To, ka kāds krievu cilvēks, un pēc tam es zinu vairākas gadījumus, kur, teiksim, krievu tautības vai baltkrievu, ka neviens nepateiks, ka viņi nav latvieši. Jo mūsu kultūras ir ļoti tomēr radniecīgas. Mēs varam sadziedāties ar krievu folkloristiem vai lietuviešiem vai ar igoņiem, mēs varam sadziedāties. Šī te ap Baltijas jūru šī kultūra ir diezgan tuva. Vai to var no tālākām tautām? Es domāju, ka, ja no bērna kājas, tad noteikti, protams, var. Protams, arī sīrietis var būt latvietis, ja viņš ja no bērna kājas. Ja tieši kursa veidā, 3 mēnešu kursos, protams, ka nē. Ja man kāds prasītu, kas es esmu, tad es neteiktu savu vārdu pirmo vai savu nodarbošanos. Es teiktu, ka esmu latviete. Mūsdienās ir ļoti izmainījusies pasaule no pagātnes. Uzskati ir bijis pilnīgi mainījušies. Ja kādreiz uzskatīt, ka asins ir vissvarīgākais, tad tagad tā vairs nav. Un es domāju, nav arī baigi jāstāsta, uz ko citi cilvēki domā. Galvenais, ko tu pats jūti. Tas vislielākais jau sapnis būtu tāds, ka tas tiešām nekad nepazustu. Kad mūsu bērni, gan mazbērni, gan tā visus priekšu, tas tā vītos un vītos. Tikko es biju Zviedrijā un mums bija jāspēlē danči Zviedrijas latviešiem. Un tad viņiem pirms tam bija tāda liela svētki, viņi svinēja Latvijas dzimšanas dienu. Un tad viņiem tur visādas svētku uzrunas un tikai latviešu, viņi prāt latviešu tradicionāla ēdienu un visi produkti, kas tur no Latvijas rodas, sēlgas, cepumi un tādas lietas. Un tad bija jādzied himna, un es dziedu to himnu, un es zinu, kur es esmu, un pēdējais pants, kur ir, lai mūs tur laimē diet mūs Latvijā, un ir tāds, es rīt braucu mājās. Es esmu to brīdi tur un it kā ar visiem tiem cilvēkiem, kas arī ir latvieši, bet man ar viņiem īsti tā kā nav nekāda sakara. Es nezinu, es varētu aizbraukt kaut kur, piemēram, uz Āfriku dzīvot un dziedāt tā mierīgi tās pašas dziesmas, tās tradīcijas kopt un tā, noteikti vispār zeme un vispārējais. Netoleranti pret to tautu, kas dzīvo tur, jo viņiem pašiem ir savas tradīcijas, kur viņi grib kopt savā zemē. Bet te iebraucam mēs un sākam rādīt savas tradīcijas viņiem. Mēs varam, protams, parādīt, kā mēs darām Latvijā, ja viņi nevarēs braukt uz Latviju. Bet mēs nevaram viņus tur attīstīt un iesakņot. Es domāju, ka nācija var būt dažādas tautas. Piemēram, tā kā amerikāņi. Viņi tā varētu ir nācija. Tur ir no jebkuras pasaules vietas sabraukuši.
Bet latvieši joprojām nepieņem, ka Latvijas nācija varētu būt kaut kas cits, izņemot latviešus. Jā, jau ar Krievu iekļaušana ir problemātiska. Nu, tas ir laika jautājums. Bet Dāmberg taču ir dziesma par īstajiem leķiņiem, ja? Kāds nosaukums par dziesmēm? Īstie latvieši. Īstie latvieši. Bet tā bija tāda īslaicīga dziesma, jā. Un tur bija vairāk uzskaitīti paziņas, kas pretendēja uz īstajiem latviešiem. Es domāju, ka pieņemsim, kāda mana vīzija par to baronu mantojumu ir, bet tas tikai man tā izstāst. Ka ir ļoti daudz cilvēku, kas mēģina mūsdienās dzīvot tādā latviskā tādā garā arī ne tikai vispār sadzīvē un arī bērns tā audzina arī tādā etno noskaņā, un es domāju, tā vidē ļoti darbojās. Tās dainas ir tik daudz, ka tur salikts iekšā visādi tāda dzīves pamācības, kā jādzīvo, un daudz cilvēku vadās pēc tā. Viņi tagad ir, piemēram, arī uztaisījuši, pieņemsim, kalendāru. Pēc tā, kas ir rakstīts dainās, ir to senlatviešu kalendāru, pēc kā viņi visi dzīvoja, ja? Tur, kā sadala visu laiku. Tas kaut kā darbojās cilvēku dzīvēs mūsdienās. Nē, piemēram, tur kaut kāda ir iekodēta vērtības sistēma, pēc kuras vadīties, lai tauta varētu dzīvot. Tas tā kā, gandrīz, nezinu, tā kā latviešu bībele kaut kādās. Bet kādas tur vērtības bija iekodētas, ja tās bija zemnieku dzimta? Viss, kā tev jāuzvedās, lai tu varētu normāli dzīvot. Kaut dzimta cilvēkam jāuzvedās, ja? Jāizdzīvo kaut kā tur. Kāpēc dzimta cilvēkam? Es domāju, ka normāli tāda klasiska varētu būt laukos visur. Pilsētā jau viss tāds sačakarēt, man liekas, bišķi. Latviešu pīrāgi laikam atšķirās no citiem ar to, ka tajā nosacīta saldajā mīklā tomēr liek to speķi iekšā. Jo, ka tajā saldajā mīklā, kur no kā taisa arī plātsmaizes, biezpienmaize, ābolmaize, taisa arī to speķa pīrādziņu. Un tad tie ir tie latviešu izsenie pīrādziņi. Maize aug, kas to maize audzināja, maize aug, kas to maize audzināja, arājiņa cētāji, tie to maize audzināja, arājiņa cētāji, tie to maize audzināja. Mēs dainas likām dēlam mācīties par sodu, ja viņš atnesa mājās divnieku. Par sodu. Jā, bet tās dainas tika iemācītas, un dēls 43 gadu vecumā atcerās tās dainas. Un tas ir labs darbs, un viņš saka, labi tu tēti darīji. Kaut kas jau nāk līdzi gēnos. Un gēnos nāk līdzi vairāk nevis, teiksim, tiešā paudzē, bet viena paudzes starpā. Tātad taisni no vecmāmiņas, no vecā tēva. Vairāk būs pat nekā no jums, ir gēnos līdzi. Uz jautājumu 3 lietas. Viens ir ģenētiskais, no vecvecākiem, no babuškas, ja? Ko babuška mācīja, tas paliek jūs, Aleksandrā. Tas uz mūžu. Jā. Vide, protams, ir svarīga. Ir jau vide svarīga. Ir jāspēlē oliņ-boliņ. Oliņ-boliņ, džimpiņ, rimpiņ, kājiņ, vējiņ, bums. Es to daru 60 gadus. Tas izkopja valodu, veido dikciju, cilvēku dara par līderi, jo dzīvojot viensētā, ja tu neesi līderis, tad tu esi nabaks. Abiem broli sajaukuši, bet ar gudu dzīvojam, bet ar gudu
kodols, principā tā tautas, tas, kas uztur to tautisko, viņš paliek vien mazāks. Tas ir viss kopā, visi tā uztveri, kas ir latviskai, par latvisko vidi, par mūsu, pieņemsim, par tām tradīcijām, kuras ir bijuši, bet, nu, daži pieņemsim, cilvēki cenšas to visu pacelt atkal citā gaismā, it kā mākslīgi, pieņemsim, radīt. Pieņemsim, uzbūvēt šādu te pirtiņu un te stāstīt, kā tad latvieši to darījuši, kaut gan īstenībā es to nezinu, kā viņi to darījuši, es pēc savām sajūtām to daru tā kā... Un tāpēc tas palīdz atdzīvināt tautas garu? Es domāju, ka jā, zināmā mērā. Latviešu pirtī principā parasti gāja ģimenes, jo Krievu pirts ir tāda, ka tur ir nodalīta, pieņemsim, sieviešu darīšana no vīriešu. Viņi iet atsevišķi. Latviešu pirtī visa ģimene gāja, katram zemniekam bija, viņasim, sava lauku pirts, un visa saima gāja pērties, un tad vīri nopēra sievas, un sievas, nu, otrādāk. Jo enerģētiski pareizākais ir tad, ja, piemēram, vīrietis pēr sievieti, un sievieti vīrieti. Tā ir, principā, unikāla procedūra, ko dara tikai divas tautas, tie krievi un latvieši. Vēl Lietuvas ziemeļos pēr ar slotām. Tiešām, jā? Tiešām. Somija, ne? Nē. Somijā tikai bēdas locis tiek izmantots, viņa veidina tā, viņam šī pēršanas prasmes nekādas nav, Igaunijā to nedara, un nekur citur nav, tikai Krievijā un Latvijā. Es domāju, ka tas ir daži mani tautieši, tos pustautieši uzskata, ka tas no Latvijas nācis, no Baltijas reģiona, tad, kad kaut kādā 14. 15. gadsimtā Krievija, principā, nu, spiedās, piesim, slāvu tautas uz šejieni, tad notika šī te, nu, kultūras vai informācijas apmaiņa, un tad tā tradīcija aizgāja uz Krieviju. Tā ir tā tas mūsu... Gens, tas latviskais gens, tas ir kā? Tu visu laiku arī, tas gens nāk ārā, tu visu laiku baidos, es baidos. Redzi. Un tu sev visu laiku stāsti. Es tev stāstīju, ka tev 80% tavs ķermenis no molekulām sastāv ūdens molekulām. Un tu visu laiku tām molekulām saki, ka tu baidies. Nu, viņas visi sāk baidīties. Un tad tev nesanāk. Bet ja tu saki visu laiku, ka es nebaidos, man būs forši, un tad tev cilvēkiem galvas sajaukusi visa tā nestabilitāte, kas mums, pieņemsim, bija veselu gadsimtu. Kad it kā izveidojās, nu, tāda kā nācija, kaut kāda tikko noformulēta latviešu nācijas kaut kāda tādi principi, vai tās formula 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā. Mēs izcīnījām neatkarību, un tad pēc 20 gadiem, tad, kad tas viss sāk augt, tas tika nogriezts saknē un iznīcināts. Jo, principā, es domāju, ka mēs, ja tas viss būtu tā secīgi turpinājies, mēs šobrīd dzīvotu nesliktāk kā Zviedri, kā Somi. Ja mēs bijām attīstītāki 40. gadā par Somiju un par Dāniju lauksaimniecības ziņā. Bet Latvijā tas ir ļoti izteikti, ka cilvēkiem ir tāda saikne ar dabu ļoti liela. Dēļ tā, nu, pieņemsim kaut vai tās pašas zināšanas, kādas tējas vākt, mēs sēņojam, mēs esam traki sēņotāji, mēs pazīstam sēnes. Aizbrauc uz Skandināviju, viņi vienkārši domā, ka mēs esam traki. Vākdami sēnes, ēdami, viņi nezina, nesaprot to. Mēs ejam mežā, vācam dabas veltes. Pirmkārt, mums tā daba ir tik tīra. No vienas puses cilvēki ir nelaimīgi, ka mūsu, pieņemsim, iedzīvotāju skaits visu laiku sarūk. No otras puses mēs neaptveram, mūsu sabiedrību neaptveram, cik mēs varam būt laimīgi, ja viņi aizbrauktu, pieņemsim, lielākā daļa, kuri nevar to izdarīt. Aizbraukt, apskatītos, kā dzīvo cilvēki Šanhajā, Bombajā vai kaut kur, vai Mumbajā, ja kādā netīrībā, sūcībā un piesārņotā vidē, tad viņi vienkārši saprastu, ka, nu, varbūt viņi tad dzīvo pieticīgāk nekā Vācijā, arī tie paši vācieši. Viņiem vide ir sakārtota, bet viņi ir degradēta no ekoloģiskā viedokļa. Viņi ir, nu, tur viss dzīvais principā iznīcināts. Tokijā taisa audzē mežus un dārzus ierīko pilsētas centrā. Mums tas nav jādara, mums rekur tepatās ir pilsētas centrs un 2 kilometru attālumā ir absolūtie lauki. Cilvēki pārsteigti, ka viņi izbrauc tik tālu no Rīgas, un viņi tādos laukos jūtās. Te ir miers, klusums, un viņš jau pliku dibani ielīdz dīķī. Tu aizbrauc kaut kur pa pasauli, izbraukā, jā, tur ir kalni, viss kaut kas, bet vienalga cilvēki atpakaļ atgriežās, un viņi secina, ka viņas Rīga skaista un ka Latvija arī skaista. Kur palika tās metīņas kalado, kalado? Pie jauniem puisaniem kalado, kalado. Kur palika tie puisēni kalado?